Latvijas orientēšanās nakts kļuvis par vienu no gaidītākajiem rudens notikumiem vairākās Latvijas pilsētās. Talsos šī nakts īpaši gaidīta ne tikai tādēļ, ka vienmēr ir bijis pieprasīts pasākums, bet arī tamdēļ, ka pēc gada pārtraukuma tā atkal pulcē orientēšanās sporta entuziastus un meistarus. Jā, viens gads tika izlaists Talsos, bet šogad sasprojāmies un sapratām, ka šis pasākums ir ļoti iecienīts. Kā mēs redzam, šodien ir rekordliels skaitlis dalībnieki. Uz šodienu ir pieteikušies 340 dalībnieki, un tās ir 113 komandas. Tas arī ir mums lielākais izaicinājums, jo mēs ar šo pasākumu gribam ieinteresēt orientēšanās sportā cilvēkus, kas to nekad nav darījuši. Tehniskā ziņā orientēšanās nakts lielajam dalībnieku skaitam palīdzēja tas, ka kontrolpunkti tiek nolasīti ar QR kodu palīdzību, un tas darīts īpašā aplikācijā. Tur jābūt iemaņām, lai piereģistrētos, nolādētu aplikāciju. Mums jābūt pārliecinātiem, ka viss aizies gludi, tāpēc tas lielākais darbs, ko mēs ieguldam, ir tieši šeit sākumā reģistrējoties, pastāstot, pamācot, lai noritētu sacensības veiksmīgi. 3 stundu sacensībās Rogainingā dalībnieki startēja 4 grupās – Open, sieviešu, ģimeņu un veterānu. Katram no dalībniekiem mērķi savi, tomēr to visu vieno kopēja doma būt kustībā. Es izvēlējos orientēties šodien, tāpēc, ka vajadzēja sportam atzīmi dabūt, un suni es paņēmu līdzi, tāpēc, ka suns ir ļoti nemierīgs un varu arī izkustināt suni tajā pašā laikā. Man nedaudz bail ir, jo pirmā reize kaut kam šādam vispār piedalīties. Es domāju, ka būs grūti. Kā tev? Es domāju, ka man īsti izdosies un man tiešām būs labi rezultāti. Šogad ir stabili vairāk daudz cilvēku kā parasti, tā kā būs konkurence, būs iespēja cīnīties par vietām. Šī gada orientēšanās nakts distance aptvēra ainaviskākās vietas gan pilsētā, kā arī Mundigciemu un Talsu apveceļa ainaviskos mežus. Šajā reizē distanci plānoja Andris Leja. Ņemot vērā, ka šeit ir iesācēji, bērni, tad kontrolpunkti tiek izvietoti tā, lai viņiem ir interesanti. Un tad arī tiek tādi kontrolpunkti izvietot, lai ir interesanti arī jau pieredzējušiem. Tad tas viss notiek salīdzinoši lielā teritorijā. Tad katrs var pamēģināt savus spēkus. Tals vispār unikāli, ja mums ir ezeri, mums ir kalni, mums ir Tals pa auguraini, tas ir, ne visiem tā ir. Centos tieši parādīt skaistākās vietas, to, kas ir jauns parādījies pēdējos gados, lai komandām ir ne tikai sportiskais, bet arī kaut ko redz un jaunu uzzina. Interesanto izvietojumu novērtēja arī dalībnieki, kuri stundu pirms starta saņēma kontrolpunktu kartes un plānoja katru sev individuālo maršrutu. Tals būs ļoti labi priekš orientēšanās, te viss ir diezgan mazs, viss ir diezgan tūs, tā kā nav daudz, kur paslēpt. Es no MTB atceros, ka diezgan kalnaini. Ir ko uz augšu skrien. Mežā skrienot nedomā ne par ko citu, kā tikai pa karti un kur tu liec kāju. Tas nenozīmē, ka tu esi talsnieks, ka tu viegli visu atradīsi. Skatoties, kā ir salikt distanci, reizēm ir ļoti interesanti un viltīgi salikts. Tā kā tas azarts paliek, mēs jau katru reizi domājam, nākošais gadu jau vairs neskriesim un klāt esam. Lai arī uz piedestāla kāpa tikai katras grupas 3 labākās komandas, uzvarētāji organizatoru prāt ir visi, kas devās trasē un izbaudīja šo īpašo vakaru. Monta Megija Učalniece, Ģirds Grenevits, TV9 Pakalni.